visām mūsu nelaimēm ir likumdošanas pseidoliberālisms. Mēs ļoti labi zinām, ka dabā ir zināma kārtība. Piemēram, ievietojam kaut kādos zooloģiskajos dārzos putnus, dzīvniekus, un mēs ļoti labi zinām, ka dzīvniekus, kuri ir pieradināti, kurus mēs esam pieradinājuši, ka šos dzīvniekus nedrīkst momentā, laist brīvībā, dot viņiem brīvību, jo viņi nepratīs, izdzīvot šajā brīvībā, jo viņi ir pieraduši dzīvot ierobežotā telpā pie noteiktiem jau, apstākļiem. Tas pats attiecas arī uz cilvēkiem. Tas pats attiecas arī uz cilvēkiem, uz atsevišķām tautām, atsevišķu zemju iedzīvotājiem. Jo nedrīkst vienā dienā vai, vienā naktī, nākamajā dienā uz brokastu laiku dot tādiem cilvēkiem brīvību, neatkarību, valstisko neatkarību un tam līdzīgi, kuri faktiski nekad nav dzīvojuši neatkarīgā valstī, savā valstī, kuri nav nekad, izbaudījuši to, ko nozīmē dzīvot patstāvīgi. Tas attiecas arī, kā jau es teicu, uz cilvēkiem. Šajā ziņā Eiropas vēsturē ļoti drūmi piemēri ir 20. gadsimta vidū, kad Eiropas valstis deva brīvību savām kolonijām, Āfrikā un citur. Klasisks piemērs speciālajā literatūrā ir Kongo, kad 1960. gadā Beļģija Kongo iedeva brīvību burtiski, vienā naktī, un pateicot Kongo iedzīvotājiem, ka nākamajā dienā jūs esat brīvi, jūs varat veidot savu valsti. Beļģijas pieredzi uzskata par noziegumu, par sava veida noziegumu pret cilvēci faktiski. Kādēļ ir noziegums? Tādēļ, ka viņi iedeva brīvību tādai tautai, kura faktiski nebija gatava saņemt šo brīvību, izmantot šo brīvību. 1960. gadā no Kongo vietējiem iedzīvotājiem tikai 30 cilvēkiem bija augstākā izglītība. 30 cilvēkiem. Lai pārvaldītu šo lielo valsti, vajadzēja vismaz 4000 cilvēku ar augstāko izglītību. Mēs zinām, kas notika pēc tam Kongo un kas notika arī līdzīgās citās valstīs, kurām iedeva brīvību nesagatavotā vidē. Noteikti viena no lielākām nelaimēm bija spēlēšanās ar brīvību, sākot jau no 90. gadiem pie mums, pēc PSRS sabrukuma, izveidojot pirmo neatkarīgās Latvijas valdību, izvēloties pirmo ministru un tā tālāk. Spēlēšanās ar brīvību. Ne 1918. gada 18. novembris, ne 1990. gada 4. maijs nav datumi, kuros reāli sāk funkcionēt suverēna Latvijas valsts, taču abi datumi uzskatām par valstiskumu periodu sākumu iezīmējušiem atskaites punktiem. 90. gadu sākumā, kas atšķirās varbūt no Latvijas valsts proklamēšanas laika, tad šī neatkarība mums bija jāizcīna ar ieročiem rokās, un šeit tā situācija bija drusku savādāk, tas pamats jau bija ielikts tanīs atbrīvošanas cīņās, un mums atlika šo valsti atjaunot. 1918. gada 18. novembrī Rīgā, tagadējā Nacionālā teātra telpās, Tautas padome pasludināja neatkarīgu Latvijas valsti. Taču vēl visa 1919. un daļēji 1920. gada garumā turpinājās brīvības cīņas gan ar Bermonta Vālau, gan Boļševiku Krievijas bruņotajiem spēkiem. Pirmā republika pārstāja pastāvēt līdz ar PSRS armijas ienākšanu Latvijas teritorijā 1940. gada 17. jūnijā, pēc kā tika izveidota marionešu valdība un pasludināta Latvijas iekļaušana PSRS. Latvija pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada maijā. Palielinātas aizņēmumu iespējas radīja reālu nekustamā īpašuma tirgus uzplaukumu 2006. un 2007. gadā, līdz pat 2008. gadam. Ekonomiskā situācija Latvijā, kā Eiropas Savienības dalībvalstī, šobrīd ir ļoti smaga. Pārunas, kas Latvijai ir bijušas ar Starptautisko valūtas fondu, ir novedušas līdz noteiktiem ierobežojumiem, kas Latvijai šobrīd liek spērt soļus atpakaļ un ienākumi saraujas. Teiksim, valsts sektorā algas drīzāk ir kritušās, nevis cēlušās.
Savukārt 1990. gada 4. maijā LPSR augstākās padomes pieņemtā neatkarības deklarācija arī nenozīmē vēl faktisku valstiskumu atjaunošanu. Kas ir brīvība? Brīvība tā ir milzīga atbildība. Milzīga atbildība. Brīvība tā ir ļoti, ļoti liela atbildība. Šajā sakarā var citēt ļoti daudzus gudrus cilvēkus, viņu izteikumus par brīvības un atbildības saistību. Jebkurai nācijai, ja viņi grib būt pilnvērtīga nācija, valsts ir pat galvenā vērtība. Ja mēs kaut kā pēdējos gados esam par to maz runājuši un pat aizmirsuši. Ja? Ja mēs aizmirsīsim savu valsti, tad mums pašiem sevi arī aizmirst. Ja? Internetā nerediģētā formā tika publicēti visi ap 250 000 ASV diplomātiskās sarakstes dokumentu. No tiem top skaidrs, ka Latvijā labi zinām, piemēram, Jānis Maizītis, Aleksejs Loskatovs un Ingūna Sudraba arī dzen, kā arī citi, itin cītīgi un regulāri piestaigājuši uz neoficiālām sarunām ar diplomātiem. Kārtējā atklātībā nonākusī diplomātiskā saraksta liecina, ka vairāk svarīgu Latvijas iestāžu vadītāji bijuši regulāri viesi ASV vēstniecībā. To vidū ģenerāla prokurors, valsts kontroliere un KNAB vadība. KNAB vadītājs Aleksejs Loskatovs vēstniecībā bijis biežs viesis. Stāstījis gan par naudas pazušanu no KNAB seifiem, turklāt dalījies ar ļoti sensitīvu izmeklēšanas informāciju par dažādām lietām, tai skaitā arī par Aivara Lemberga apcietināšanas apstākļiem. Konfidenciāli. Loskatovs paziņoja, ka viņš ierakstīja sarunu, nodeva ierakstu prokurora birojam un ka ieraksts tika izmantots kā pierādījums slēgtā noklausīšanās sēdē pagājušajā gadā, lai paturētu Lembergu apcietinājumā. Viņš teica, ka šāda ieraksta esamība ir zināma tikai dažiem cilvēkiem. Man nav kaunas ne par vienu vārdu, ko esmu pateicis, jo es stāstīju tikai par to, kas attiecas uz KNAB kompetenci. Loskatovs no saviem vārdiem neatsakās. Tāpat viņam nešķiet dīvaini, ka neatkarīgas valsts, neatkarīgas iestādes vadītājs regulāri atskaitās citas valsts vēstniekiem. Kas ir brīvība? Brīvība tā ir milzīga atbildība. Man nav kaunas ne par vienu vārdu, ko esmu pateicis. Finālā rodās jautājums par valsts suverenitāti, kāda viņi ir, kāda ir valsts noslēpuma, vai šīm te amatpersonām ir pielaides valsts noslēpumiem, vai valstī vispār ir kāda noslēpuma, varbūt viņi nemaz nav. Tad viss šī pielaidu sistēma ir viena liela butaforija, kur vienkārši ir atceļama. Jurists Aivars Borovkovs pārstāv to Latvijas sabiedrības daļu, kas iemītajā taciņā uz vēstniecību saskata valsts pašcieņas zudumu. Īpaši, ja no citām šī programmām noprotams, ka vēstniecība atsevišķos jautājumos izdarījusi spiedienu uz valdību. Piemēram, jautājumā par īpašumu atdošanu Latvijas ebreju kopienai. Es atceros, ka tādu sabiedrības sašutumu izraisīja pirms ilgāku laiku Grūtupu interviju, kurā viņš teica, ka diemžēl Latvijas valdībai ir jāiet visas lietas saskaņot pie vienas mājsaimnieces Raņa Bulvārī. Bija tāds spilgts steiciens. Varbūt šis ceļš, šī taciņa ir iebradāta jau ļoti sen. Ar minēto mājsaimnieci ir domāta Ketrīna Toda Beilija. Viņa bija ASV vēstniece Latvijā no 2005. līdz 2007. gadam. Uz slepenām sarunām ASV vēstniecībā devies arī toreizējais ģenerāla prokurors Jānis Maizītis. Konfidenciāli. Maizītis mums norādīja, ka neuzticas augstākās tiesas priekšsēdētājiem, ka tas izdarīs labu izvēli. Viņš baidoties, ka tiks ievēlēts oligarhiem akceptējams kandidāts. Maizītis pauž uzskatu, ka Bičkovičs esot bijušais VDK aģents un ka tas ir iemesls, kāpēc viņam neesot pielaides valsts noslēpumam. Aptuveni 2 reizes gadā uz līdzīgām sarunām vēstniecībā ieradusies arī valsts kontroliere Ingūna Sudraba. Vēstniece Džudita Gārberga. Konfidenciāli. Konfidenciālā tikšanās reizē ar vēstniecību Sudraba atklāja viņas plānu dibināt jaunu politisko partiju, iespējams piedāvājot sevi premjerministras amatam vēlēšanās 2010. gada oktobrī. Vai to var runāt, ka tas esmu pārprasta, ja? Var būt kaut kādā mērā tajā sarunā, varbūt, ka tas ir tendenciozi izvilkt kaut kāda sava esence no sarunas.
Pati ASV vēstniecība, jebko, kas saistīts ar Wikileaks dokumentiem, komentēt atsakās arī šoreiz. Lielā mērā tas ir žests. ASV ir Latvijas strateģiskais partners. Varam tikai iedomāties, kāda reakcija būtu, ja amerikāņu vietā tie būtu bijuši Krievijas diplomāti. Dārgais latvieti, cik labi tu šobrīd jūties Latvijā? Vai atceries par pēdējo 20 gadu laikā iznīcinātajām rūpnīcām, sagrauto Latvijas ekonomiku un kultūru, izzaktajām un izpostītajām valsts vērtībām? Tas neapstājas, tas turpinās, un tas nebeigsies, kamēr Latvija būs kļuvusi par zemi bez vērtībām, bez vēstures un iemesliem lepoties. Eiro. Nekas vēl nav beidzies, latvieti. Tikai mums ir jāzina, ka tu šeit esi, ka tu esi pelnījis staigā pa vienu zemi, kur asinis lej simtiem tautiešu, lai tikai atbrīvotu valsti no svešu runājošiem. Mēs tev neprasām liet asinis, mēs tev nedraudam nogalināt ģimeni, draugus, izsūtīt uz Sibīriju māti un tēvu, mēs tev lūdzam teikt savu vārdu. Šodien izlietās asinis ir tavs pateiktais vārds. Esi gatavs aizsargāt Latvijas nākotni. Esi gatavs rīkoties un nostāties plecu pie pleca ar saviem draugiem un līdzcilvēkiem, lai aizsargātu Latvijas vēsturi un lielu daļu Latvijas nākotnes. Kas ir brīvība? Brīvība tā ir milzīga atmošana.